Labvakar! Šīs ir Lakaziņas 28. janvārī, un ar jums ir Pēters Krišans. Šodien apskatīsim vairākus laidienus, atvērtā pirmgada laidienus programmatūrām, kuras iznāks vai jau ir iznākušas tuvākajā laikā. Mēs runāsim par LibreOffice 5.3, Wine 2.0, Chrome un Firefox jaunākajām versijām, Network Manager, Mesa 3D OpenGL biblioteku, 17. versiju, AMD GPU Pro, Linux drivers AMD grafiskajām kartēm jaunāko versiju, kā arī pāris jaunumu no spēļu pasaules. Bet sāksim ar LibreOffice 5.3. Jaunākajā lakā tiekamies 6. epizodē kopā ar maniem kolēģiem. Mēs jau runājām par plašākā skatā par šiem jaunumiem, tā kā neliels ātrs pārskats. Tad LibreOffice 5.3 iekļaus ļoti daudz, kā vienmēr ļoti daudz dažādas mazus uzlabojumus, bet no tiem manāmākie ir LibreOffice Writer atbalstīs tabulu stilus. Tie, kur izmanto stilus dažādiem veidiem, priecāsies par to. Ir ļoti daudz saskaņas uzlabojumu, ir palielināta konsistence, ir jauns fontu dzinējs, jauna fontu biblioteka, saucamā Harfbuzz, kas tiek jau izmantota daudzos citos atvērtā pirmgada projektos, tā skaitā arī GNOME projektā, kas nodrošina daudz labāku moderno fontu un dažādu tautu rakstību atbalstu visās platformās, ļoti daudz uzlabojumu un daudz kļūdas arī izlabots ar šo atbalstu iekļaušanu. Ir krāvas palešu uzlabojumi, ir jauns drošais režīms, kas ļauj izslēgt dažādas paplašinājumus un funkcionalitāti, ja jums LibreOffice avarē regulāri, daudz filtru uzlabojumi, importam, eksportam gan Microsoft Office jaunām vecajām versijām, gan arī PDF-iem, piemēram, PDF-us var iekļaut kā attēlu, tagad arī nevis tikai vienkārši tekstu importēt. Ir tāda arī sīkuma patīkami, kā taustiņu kombinācijas var tikt ieslēgts izvēlnēsies, ja jums, piemēram, ir vēlaties iemācīties tās aktīvāk izmantot. Ir uzlabota spraudņu sistēma, kā vienmēr šāds lietas ir patīkams, ja jūs izmantojat daudz dažādas papildinājumus LibreOffice'am. Ir arī diezgan nozīmīgs izmaiņa tādā ziņā, kad dialogu logi, kā piemēram fontu modifikācija, dialogu logi tiek atvērti sānu rūtī un vairs nebloķē galveno logu, līdz ar to nav fokusa zaudējums, vienkārši tiek atvērts blakus, jūs turpināt rakstīt un uzreiz varat izmainīt tās izmaiņas. Kā arī diezgan nozīmīgs jaunums ir iznācis LibreOffice Online, kas izmanto GTK3 plus funkcionalitāti, kas ļauj izmantot GTK3 programmatūru tīmekļa pārlūkā. Šo funkcionalitāti, pie šīs funkcionalitātes strādāja kompānija Collabora, kas arī piedāvā savu komerciālo risinājumu līdzīgi kā Google Apps, bet arī jūs to varat paņemt, lielpielādēt un izmantot pa brīvu. LibreOffice Online ir speciāli minimizēta saskārne, lai varētu izmantot tiešsaistē. Un tas ir vispār LibreOffice 5.3, bet tad sīkākās detaļās klausieties, laka tiekamies podraidi 6. epizodi. Nākošais jaunums ir Wine 2.0. Tātad Wine, tiem, kas nezina, ir Windows savietojamības bibliotēkas, domātas citām operētājām sistēmām, tādam kā Linux, FreeBSD vai citām BSD sistēmām, kā arī OS X un MacOS. Un tad Wine 2.0 noslēdz gadu ilgu izstrādi, kas ir bijis šai versijai, un visnozīmīgākie uzlabojumi, protams, ir tie, kuri vairāk izmanto Wine spēlēm, ir Direct 3D 9 un 11 atbalsts jūtam uzlabots, bet ir arī GStreamer 1.0 atbalsts iekļauts, Xorg uzlabojumi, Direct 2D uzlabojumi, kā arī ļoti daudz, protams, labojumi, sīki labojumi, lai strādātu ļoti daudz cits
programmas, ne tikai spēles un ne tikai tā zināmākās. Tad arī Wine staging, kas ir eksperimentālais atzars Wine, kas iekļauj parasti daudz lielāku funkcionalitāti, bet ar krietni nestabilāku to darbību. Tas nodrošina krietni paplašinātāku vulkanu un Direct3D 11 atbalstu, kas, protams, ir ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam par jaunajām modernajām spēlēm. Wine staging sasniegums, Wine staging 2.0 sasniegums ir Doom spēles palaišana, izmantojot Windows vulkānu atbalstu, jo šai spēlē ir vulkāna atbalsts, un tad tas tiek krietni vienkāršāk translēts uz Linux vulkāna atbalstu, kas līdz ar to dod iespēju spēlēt šo spēli arī Linux vidē, bet arī ne tikai tas, tad diezgan daudz jau Direct3D 11 spēles jau strādā ar Wine staging. Wine staging praktiski tiek formāli arī tas ir tas, kas tiek izmantots visās distribūcijās, ieskaitot Fedora un Ubuntu Linux. Wine jaunumos arī ir tā, ka tagad arī nākamā versija būs Wine 3.0, tad apakšversijas apakšuzlabojumi Wine 2.0 tiks saukt pa Wine 2.1, 2.2 un tā tālāk. Tas ir, lai dotu, vienādi sakot, izpratni par to, ka Wine galvenās versijas skaitļu izmaiņa nodrošina dot to indikāciju, kurā gadā tas ir iznācis, lai apmēram varētu salīdzināt. Tad, jā, Wine ir ļoti daudz darbs pastrādāts, ir vērts pārbaudīt, vai jūs vēlamā spēle, ko jūs vēlaties spēlēt Linux vidē strādā. Chrome 56 un Firefox 51. Kā vienmēr pārlūku jaunie laidieni vairs nav tik aizraujoši, bet HTML5 un WebGL 2.0 pēc noklusējuma tikai šobrīd ir ieslēgta Chrome 56, tā kā tas varbūt ir izbrīns, bet ir prasījis laiku, lai pāriet uz HTML5, lai viņš būtu pēc noklusējuma aktivizēts. Šajā gadījumā varbūt ir jāpiezīmē, ka tas nozīmē šo te meta iezīmi, kas tiek parasti iekļauts sākumā HTML dokumentiem par to, kāda veida dokuments tas ir. Un tagad pārlūki praktiski visi pēc noklusējuma uzskatīs, ka tas ir HTML5 dokuments. Neliela izmaiņa, bet varbūt zīmīga no tīri simboliskā nozīmē. WebGL 2.0, kas gan ir iekļauts gan Chrome 56, gan Firefox 51, ir drusku svarīgāk, jo tas ir nepieciešams ļoti daudzām lietotnēm un spēlēm, kas izmanto 3D pātrināšanu no sistēmas, kas tā kā šo nodrošina, un arvien vairāk un vairāk daudzas interesantas multimediju un spēļu programmas, lietotnes, kas izmanto HTML5, pieprasa WebGL 2.0. Arī, protams, Firefox, gan Chrome ir sākuši darbu pie tā, ka brīdina lietotājs, ja viņi izmanto nešifrēto HTTP protokolu. Firefox jaunākais šobrīd praktiski rādīs vienmēr sarkanu joslu, ja tiek izmantots HTTP, lai brīdinātu šādu vizuālu lietotāju par to, ka viņš izmanto nedrošu protokolu. Chrome 56 to darīs tikai uz jūtīgajām lapām, kur ir, piemēram, ievadformas kaut kādas. Bet tas arī diezgan nozīmīgs solis, tāpēc, ka tā ir domāšanas maiņa praktiski, un HTTP sāk kļūt izņēmums, nevis standarts. Un pats beidzamais ir, kas patiks noteikti audiofīļiem, ir abas šīs versijas iekļauj pēc noklusējuma Flats audio atbalstu. Tie, kas varbūt nezina, Flats ir diezgan nozīmīgi populārs bez zaudējumu kompresijas formāts, kas ļauj ar krietni mazāku failu izmēru izplatīt bez zaudējuma skaņu, un ļoti daudz mūzikas šādā veidā internetā. Gan pašas grupas, gan arī dažādi audio veikali izplata FLAC formātā šo skaņu, un tas tikai turpina šī atbalsta pievienošana
ir tikai loģiska. Nākamais, Network Manager 1.6. Network Manager ir programmatūra, kas varbūt daudziem nav manāma, zināma pēc nosaukuma, bet kas tiek ļoti plaši ikdienā izmantota. Tā ir šī funkcionalitāte Linux, Ubuntu, Fedora un citās operētāju sistēmās, kas nodrošina tīkla savietojamību, ļauj pārslēgties caur dažādiem Wi-Fi kanāliem, ļauj pievienot mobīlo internetu un cita veida savienojums veidot. Un tas ir tās kļūst zināmā veidā par standartu. Šis projekts turpina diezgan aktīvi attīstīties. Nesen viņš atbrīvojās praktiski no jebkādas saistības ar jebkādu veidu darbvirsmas projektiem, kļuva praktiski neatkarīgs. Ir saskārne, protams, ir Network Manager Gnomes saskārne, ir Network Manager KTE saskārne, bet tās tiek uzturētas atsevišķi. Pats kodols ir sistēma platforma neitrāls un nodrošina pēc iespējas plašāku sistēmu loku, dažādu veidu, kādā veidā tiek tīklošana nodrošināta. Un šajā versijā ir, kas ir nācis klāt, ir sistēma D, turpina attīstīt savu tīklošanas daļu, un šobrīd viņi piedāvā ir DNS adrešu pārveidotāju atbalsts, zināms angliski kā Resolver. Līdz šim praktiski distribūcijas izmantojušas Resolver tādu pakotni, bet pārsvarā šis arī tiek pamazām standartizēts ap sistēmu D, kam ir zināmā mērā diezgan loģisks solis, ņemot vērā, ka pats Resolver arī ir praktiski visur izmantots un nav bijis ļoti aktīvi uzturēts kā projekts un pārēj uz kādu krietni jaunāku, speciāli rakstītu, kas nodrošina, kas labi integrējās sistēmu D. Tam ir zināms loģisks turpinājums šai sistēmas attīstībai. Kas vēl jāpiezīmē, ka sistēma D drīz top arī tīkla paša konfigurēšanas atbalsts, un tas arī tiks arī noteikti atbalstīts Network Manager. Tad ir arī MACsec atbalsts, kā arī, kas ir diezgan nozīmīgs jaunums šai versijai, ir tas, ka PPP pārvaldnieks ir PPP Manager, kas praktiski ir visu mobīlo un cita veidu modēmu menedžers, kas menedžē šos te modēmus, ir atdalīts atsevišķā pakotnē. Tas ir darīts ar nolūku, lai ne tikai Network Manager varētu izmantot šos te uzlabojumus un šo te tehnoloģiju, kas ļauj diezgan ērti pārslēgties starp dažādiem modēmiem un viņus darbināt. Veids, kā viņi to dara, ir diezgan aizraujoši un interesants, jo viņi ir praktiski mēģinājuši radīt ļoti unificētu pieeju, neskatoties uz to, ka dažādu modēmu ražotāji ļoti dažādi šo atbalstu nodrošina. Un tādēļ viņi ir to atdalījuši ar domu tieši tā, ka tas varētu būt noderīgs arī citiem projektiem, ne tikai viņiem, tad līdz ar to tas ir kā atsevišķs modulis, kurā tiks turpinās, protams, atbalsts, lai varētu dažādas mobīlos modēmus izmantot. Un otra izmaiņa, kas ir, un pat pēdējā izmaiņa šajā Network Managerī ir, ka ir uzlabots NMTUI atbalsts. Tas ir ļoti ērts, ļoti jauks komandrindas rīks, ar ko var konfigurēt Network Manager savienojums. Un tajā ir iekļauts tagad, ka var veidot tuneļus, un tagad šīs rīks izmanto asinhrono API, kas nozīmē to, ka netiks bloķēta saskārne, ja jūs, piemēram, mēģināsiet kaut ko aktivizēt, vai jūs mēģināsiet izveidot tuneli. Jūs mēģināsiet izveidot tuneli, un tad jums paziņos, vai tas ir izdevies vai nav. NMTUI turpina būt ļoti populārs, tāpēc, kad to izmanto serverī, to var izmantot līdz ar to jūs varat izmantot Network Manager funkcionalitātes serveros vai headless sistēmās, kas ir šīs sistēmas bez grafiskās saskārnes, kas diezgan ir ļoti, ļoti bieži vajadzīgs, tīpaši virtualizācijā.
Tā kā tas arī pie tā arī tiek turpināts darbs. Tā nākamā sekcija ir vairāk par grafiskajām kartēm, grafisko atbalstu un spēlēm. Un sāksim mēs ar pašu galveno jaunumu, ka Mesa 3D OpenGL bibliotekai iznāks 17. versija. 17 šajā gadījumā nozīmē gada skaitli, jo ir mēģinājums sasinhronizēties ar gada skaitli, lai būtu apmēram nojausma, kurā vietā projekts atrodas, līdzīgi kā Vine projektam. Un līdz ar šo jauno versiju ir, kā vienmēr, ir ļoti daudz jaunu un jauku lietu, kā pēdējā gada laikā Mesa projekts mums turpina patīkam pārsteigt, kas varbūt ir pats nozīmīgākais, ka Intel un Radeon atvērtā pirmkodu vulkāns drivers tiek attīstīts un ļoti strauji tuvojas lietojamību tādām līmenim, ka jau ir ļoti normāli lietojams, bet arī OpenGL tiek turpināts attīstīt, tad OpenGL 4.5 tiek lēnām pievienots arī citām iepriekšējām versijām, un līdz ar to, piemēram, šajā gadījumā Haswell, bet tur ir vēl rinda citu Intel šo platformu, kuru vēl ir jāpievieno. Bet kopsumā Intel ir viena no aktīvākajiem OpenGL Mesas bibliotēkas attīstītājiem, un šajā gadījumā tas arī parāda. Novell turpina savu darbu par spīti tam, ka saņem praktiski nekādu atbalstu no Nvidia kā ražotāji, kuri turpina izplatīt savu bināro driveri, bet Novell projekta, manuprāt, Novell drivers veids diezgan sveitīgu darbu, jo viņi nodrošina šo iespēju, ka, ja gadījumā Nvidia kādreiz bināro driveru vairs neizlaidīs, vai viņiem samazināsies atbalsts, šis drivers būs pieejams. Un viņi turpina ar Maxwell Open GL4.3 atbalstu, kā arī ir jauni veidi, kā aktivizēt, kā pātrināt grafiskos kartes darbību dažādām no Nvidia kašu grupām. Tur arī turpinās darbs, protams, pie jaunāko Nvidia GTX 1000 kašu sēriju atbalsta pievienošanas. Radeon C OpenGL ir beidzot sasniedzis 4.5 savietojamību, un kas ir jāpiezīmē, ka šī praktiska savietojamība ir jau neformāli sasniegta, un ir nepieciešams vienkārši savietojamības testu pārbauda oficiālā, lai varētu apstiprināt, ka tas ir noticis, un Mesa driver varētu tā kā paziņot, ka viņi atbalsta OpenGL 4.5 priekš Radeon. Jo Intel, šis atbalsts ir priekš atsevišķām kašu grupām jau ieslēgts. 4.5 ir pēdējā OpenGL versija, kas šobrīd ir pieejama. Ir spekulācijas par to, kas būs nākotnē, bet vairāk un mazāk šī ir pati pēdējā versija, un beidzot Mesa drivers Mesa bibliotēka ir sasniegusi to līmeni, ko nodrošina komerciālai driveri. Un tas ir diezgan nozīmīgs sasniegums. Kas arī jāpiezīmē, kad līdz ar šo sasniegšanu, 4.3, 4.5 atbalstu sasniegšanu, arvien vairāk portētāji un spēļu strādātāji testē savas spēles ar Mesu un attiecīgi labo kļūdas un ziņo par tām Mesas izstrādātājiem, ka līdz ar to sākās šis pozitīvās atgriezeniskās saites efekts, kas nodrošina to, ka gan Mesas driver uzlabojas, gan arī spēju savietojamība ar Mesas biblioteku tiek uzlabota. Vēl Mesas lauciņā ir tādi jaunumi, kad šobrīd Mesas projektā darbojās ļoti daudz, ļoti aktīvu izstrādātāju, un līdz ar to daudzas idejas, kas ir gadiem varbūt atliktas, ir beidzot iegūšas tādu uzmanību un tiek veikt veiktspējas uzlabojumi dažādi
kas ir diezgan nozīmīgi, jo mēs ir visu laiku dzinusies vakaļ versiju savietojamībai un, teiksim, veiktspējas uzlabojumi ir bijuši nonākuši otrajā plānā. Un viens šāds veiktspējas uzlabojums ir diska shaderu cache, jeb glabātuve. Tad shaderi ir mazas grafiskās programmiņas, kas tiek sakompilētas spēles laikā un tiek darbināts atkal un atkal ar mērķi, piemēram, nodrošināt kādu grafisku efektu, piemēram, kaut kādus filtrus, varbūt uguns efektu, atspīdumu. Šāda veida programmiņas tad sauc par shaderiem, un šo shader kompilēšana ir parasti sāpīgs punkts, jo tas notiek diezgan lēni, un ir dažādi veidi, kādā veidā šo shader kompilēšanu uzlabot. Un viens no veidiem ir saglabāt viņus jau iepriekš, tiek sakompilēts spēles sākumā, un saglabāt viņus uz diska, kas nodrošina to, ka viņi var tik glabāt diezgan ilgi, un viņiem nav jābūt izdzēstiem no atmiņas katreiz, ka spēle, piemēram, teiksim, pārlādē kontekstu vai tam līdzīgi. Un šobrīd tiek strādāts pie ieviešanas Radeon C un Intel driveriem. Redzēs, kas sanāks, bet, būs interesanti, vai tur būs arī kāda veiktspējas uzlabojumi. Un visnobeidzot, Chronos grupa ir tā, kas nodrošina OpenGL, OpenGLS un Vulkan standārtu attīstību. Chronos grupa ir atvērusi OpenGL un OpenGLS savietojamības testus atvērtā pirmkārt licenzē, zem apakšlicences. Kods ir pieejams GitHub mājaslapā. Tad oficiālais savietojums apstiprinājums joprojām maksā komerciāliem produktiem, taču tiek strādāts pie veida, kā apstiprināt mesas oficiālo savietojamību, izmantojot Xorg projektu kā adaptoru. Šajā gadījumā šeit ir Chronos grupa turpina ceļu pie izstrādātājiem ar mēķi padarīt OpenGL, OpenGLS un Vulkan API pēc iespējas populārākus, pēc iespējas labāk atbalstītus, uzticamākus. Šī izmaiņa notikusi pēdējo 2-3 gadu laikā saistībā ar to, ka ļoti daudz atvērtā pirmkoda mobīlo grafisko kopņu izstrādātāji pievienojušies Chrono grupai ar mēķi uzlabot šo te API stāvokli, un šobrīd varam teikt, ka pēdējais gads un šis gads turpina to iezīmi, kad ir redzami uzlabojumi šajā sakarā. Savietojamības testu atvēršana ir ļoti svarīga, jo mēs izmanto savus, mēsai ir savs, kas tiek uzskatīts par vienu no vispabeigtākiem OpenGL savietojamības testiem, un tā galvenā iezīme ir tāda, ka diezgan viegli var identificēt, ja ir kādas kļūdas vai problēmas ar testu, tad to var viegli izlabot, ja kods ir pieejams, un līdz ar to tas nodrošina krietni ātrāku un krietni kvalitatīvāku šīs standartu uzlabošanu, kas ir no kā iegūst praktiski visi. Un nobeidzot grafisko driveru un grafisko kopņu un biblioteku jomu, neliels jaunums no AMD GPU Pro, kas ir domāts un tiek attīstīts ar mērķi profesionāli izmantojamais AMD drivers, jo ar mērķi, ka tas tiek izmantots pārsvarā pārsvarā programmatūrai, kas tiek izmantot profesionāli, un tas ir kāda sistēmas un dažādas citas sistēmas, kas izmanto OpenCL un cita veida funkcionalitāti no AMD grafiskajām kartēm. Un tad AMD GPU Pro 1660 iznācis ir, kuram ir iekļauts CentOS 7.3 atbalsts, CentOS 6.8 atbalsts, Ubuntu 16.04 atbalsts un SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 2 atbalsts. Tad, kā redzams, ir ļoti liels fokus uz Enterprise, uz lielo uzņēmumu atbalstu.
Tā arī tas tiek attīstīts. Un, protams, AMD GPU Pro joprojām var izmantot arī parastie lietotāji. Un par to, kādā veidā šis drivers strādās, es esmu personīgi stāstījis, laka tiekamies epizodēs, bet kopsumā AMD centīsies attīstīt atvērtā pirmkodu driveri kā galveno veidu, kā izmantot disklaidē un spēlēm. Tā kā tur ir vērts vairāk pievērst uzmanību tam. Un visbeidzot pāris jaunumu no spēļu ziņām, vismaz tie, kas ir piekrituši pēdējā laikā, jo spēļu ziņas ir diezgan daudz, uz visām es negribētu koncentrēties, bet tad Shadow of Mordor diezgan interesanta un joprojām diezgan populāra spēle, kas izmanto zināmā mērā izmanto Assassin's Creed un Batman video spēļu kaujas tādu taktiku un ļoti interesantu pagriezienu Middle Earth, teiksim tā, Middle Earth mitoloģijas tulkošanā. Šī ir licencēta spēle no Warner Brothers zem Middle Earth licences. Ļoti laba spēle ar ļoti interesantu kontekstu. Ir noteikti vērts to aplūkot, jo, ja jums patīk atvērto pasauļu spēles, ja jums patīk, piemēram, Batman triloģija un Assassin's Creed, šī spēle jums varētu ļoti patikt. Tad šai spēlei Feral ir izlaidis atjauninājumu tieši domāt Linux videi, un tajā ir iekļauti daudz veikspējas uzlabojumi. Tā skaitā viena no tādām interesantākajām kļūdām pēdējā gada laikā, kas ir bijis no videospēlēm, kā Shadow of Mordor, ja jūs ielādējāt spēli, iespējams, ka jūs redzējāt tikai peldošu galveno varoņu, tas ir izlabots. Ir arī 7.1 surround skaņa izlabota, bet, kopsumā arī daudz citi labojumi. Kā vienmēr, spēļu izstrādātāji, gan portētāji ir interesēti iespēju robežās uzlabot spēlējumību, tā kā mūsdienās vairs tas nenozīmē, cik jūs pārdodat spēli. Pie izlaišanas ir liela nozīme tam, vai viņi turpina spēlēt, vai viņi turpina pirkt arī pat pāris gadus pēc izlaišanas. Tā kā paldies Feral. Šie uzlabojumi ir cilvēki ziņo, ka ir diezgan jūtami un ir patīkamāk spēlēt spēli. Un visu beidzot tuvojās diezgan lielas briesmas tiem, kuriem patīk grand strateģija, lielās stratēģijas spēles. Un civilizācija tīpaši, kā mēs zinām, civilizācija 6 nesen atkal atnāca un uzvarēja ļoti daudz spēļu topos, bija gandrīz vai pirmajās vietās, tad civilizācija 6, un tad ports šai spēlei praktiski tiek solīts ļoti drīz. Un tas ir diezgan nozīmīgi, jo tas visu laiku tiek turēts nelielā noslēpumā, un tas ir saistīts ar to, ka portēšanā nevienmēr izdodās precīzi pateikt, cik ātri izdosies izlabot kādas zināmas kļūdas. Izskatās, ka cerīgi, ka tas ir izdevies salīdzinoši ātri, un tad ports visticamākais pie mums parādīsies pāris nedēļu laikā. Tā kā samīļojiet savus tuvākos, brīdiniet kolēģis darbā un gatavojiet spēlēšanas plānu, jo, tas kā vienmēr būs, vēl viens gājiens būs diezgan ilgi. Tas arī būtu viss šodien, tad šis ir pirmais Lakas ziņu laidiens. Ja jums ir kādi komentāri par to, ko jūs gribētu dzirdēt ziņās, vai arī Laka tiekamies pārraidēs, podraidēs, lūdzu ziņojiet mums info@laka.lv vai arī izmantojot mūsu Twitter kontu.
mēs gaidīsim jūsu ieteikumus. Tad Twitter konta iezīme ir laka _LV. Gaidīsim jūs komentārus. Un tad tas ir pagaidām viss šoreiz. Paldies!